Man pienāk ziņas, ka es esmu apzagts. Noteikti noskaties līdz galam. Šis nav stāsts par nozagtu telefonu, naudas māku, bet iespējams nozagtu ideju. No saņemtajām ziņām secināms, ka potenciālais gopņiks esot cienījamais panorāma žurnālists Dāvids Freidenfelds. Bubr, kurva! Jāpierdolē, ki bydle! Bet neskriesim notikumiem pa priekšu. Es nevēlos nevienu apvainot zādzībā. Iemesls, kādēļ saņemu šādas ziņas, ir 18. oktobra panorāmas sižets, kurā it kā esot nokopēts eksperiments, kur veids dokumentālajā filmā Aizlieguma ilūzija. Paskatīsimies, vai ir kādas līdzības. Desmit minūšu pastaiga Rīgas centrā rezultējās iegūtos 3 QR kodos, kas ved uz Telegram grupām, kur tirgo narkotikas. Pusstundas laikā esam atraduši jau te 10 šādas uzlīmes. Es esmu pievienots vēl vairākās grupās. Pētot Telegram čatus un to lietotājus, esam pievienoti vēl 4 jaunām sarakstiem. Zināmas līdzības ir gan lokāciju izvēlē, gan vārdu izvēlē. Papildus eļu konspirāciju katlā pielēja fakts, ka 2 dienas pirms panorāmas sižeta manam YouTube kanālam piesakoja cilvēks ar tādu pašu vārdu uzvārdu, kāds ir ilgadējam LTV ziņu dienesta darbiniekam. Šajā pašā kanālā pieejama arī Aizlieguma ilūzija. Tomēr es publiski izvairītos no vārda zādzība. Līdzības bija, taču nebija tā, ka nebūtu atšķirības. Piemēram, Aizlieguma ilūzija atainojot Telegram čatus un to darbību nebija pieejama informācija, kas ļautu cilvēkiem pievienoties nareņu grupām. Turpretīm panorāmas sižetā tāda informācija bija atstāta. Visi sarkanie kvadrāti ir panorāmas sižetā atstātā informācija, kas ļauj jebkuram cilvēkam pievienoties narkotiku grupām un iegādāties vielas. Nekādā gadījumā neizmantojot šo informāciju, lai nodibinātu sakars nelegālajā tirgu. Kā tev šķiet, vai panorāmas sižets ir veidots iedvesmojoties no Aizlieguma ilūzijas, vai tā ir viena liela sakritība? Ieraksti komentārā. Lai arī kā ceru, ka aizlieguma politikas acīm redzamo neefektivitāti un kaitnieciskumu pamanīs drosmīgi politiķi, kas pieņem zinātnē balstītus lēmumus. Lai radoša atlikusī diena. Stay classy, līdz citai reizei.